Grāmata Dere Hašem, no autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Grāmata saucas tulkojumā Visaugstā ceļš. Un iepriekšējā reize mēs skatījāmies, kā visaugstais uzrauga pasauli ir kopējā visai sabiedrībai un visiem objektiem pasaulē uzraudzība, un ir privātā, individuālā, katram cilvēkam uzraudzība ir. Un viss cilvēks ir atklāts visaugstajam. Šī kopējā uzraudzība arī ir visai pasaulē tāpat. Tā saucama Aždahā Klelit, kopējā uzraudzība. Visaugstais rīkojas atkarībā no sabiedrības uzvedības un soda tiesā un dod balvu vai sodu arī sabiedrībai. Vai sabiedrība tauta atbilst mērķim. Kopējā uzraudzība šai visai sabiedrībai tā saucas. Dzīvai, nedzīvai dabai arī visai pasaulē kopumā šī uzraudzība. Bet cilvēkam personīgi arī katram uzraudzība. Aždahā pratit, privātā uzraudzība, individuālā uzraudzība, kur viss cilvēks atklāts visaugstā priekšā, gan domas, gan jūtas, gan darbi, gan runa. Un rezultāts ir šī pasaulē vai nākamajā pasaulē, atkarībā no cilvēka šīs uzvedības, ir vai nu balva vai sods cilvēkam. Visaugstā tiesa dod balvu vai sodu. Visaugstā tiesa paredz sodu, bet tā nav vēlme sodīt, lai atrieptos kaut kādā veidā. Bet visaugstais grib dot cilvēkam iespēju laboties, grib pamodināt cilvēku. Nu, tā kā mēs jau iepriekšreiz te runājam, jau no šiem pārkāpumiem un pamodināt, lai cilvēks attīrītos, lai pieņemtu lēmumu vairs nedarīt šos pārkāpumus un izdzēst sevī vēlmi uz šiem pārkāpumiem. Bet cilvēka tiesa mūsu pasaulē ir tāda, kas grib sodīt un atriept. Atriept tas ir visādi dažādi cietumsodi un dažādi tur spaidu darbi un tā tālāk. Bet nevis, lai cilvēku atmodinātu un būtu tā, kā cilvēks tādu iespēju dot laboties. Jo, kā mēs te zinām, dažreiz, kad cilvēks nokļūst cietumā, tad cilvēks vēl vairāk pieņemas ļaunumā. Jo, tā ļauna sabiedrība, kur cilvēks tiek ielikts. Izraēla tautā vispār tāda cietuma nebija kādreiz. Tur bija, ja cilvēks bija, piemēram, nozadzis kaut ko, un viņam nebija līdzekļi, ko atdot, tad viņu, tā teikt, pārdeva par vergu, bet nevis tādā verdzībā, kā tas bija iepriekš kādreiz senos laikos izpratnē, bet viņu nodeva kādai ebreju ģimenei, ebreju, piemēram, nodeva ebreju ģimenei, kur viņš tika pāraudzināts tai ģimenei. Viņam tur lika strādāt, un viņām arī deva pajumt, un deva apģērbu, un ēdienu deva arī, bet bija obligāti jāievēro visu likumu, kas Torā noteikti. Tur nevarēja kaut ko neievērot. Un arī varēja apprecēties tur. Saimnieks visu, garantēja, visur deva līdzekļus un iespējas, apstākļus, lai cilvēks varētu normālu dzīvi uzsākt. Un tad, kad atbrīvojas, kad bija viņš to parādu atstrādājis un to naudu bija samaksājis cietušajam, tad viņš varēja būt brīvs arī. Tad arī šis viņa saimnieks deva viņam līdzekļus, lai viņš varētu uzsākt savu pastāvīgu dzīvi. Tā tas bija Izraēla tautā nolemts, tā darīt no visaugstā. Tātad mērķis ir sasniegt īsto pilnīgo labumu, pievienoties visaugstajam ar savu brīvo izvēli un saņemt balvu nākamajā pasaulē. Jo šī pasaule, šī ir sagatavošanās. Te gan jāpiebilst, ka Tora arī šī materiālajā pasaulē apsola, kad ja cilvēks ievēros visu šīs pasaules likums, kas nolikti Torā, pēc kā viss darbojas un kas cilvēkam būtu jādara, tad arī šī pasaulē cilvēkam ir
ir paredzēta, normāla dzīve, vismaz normāla dzīve, tāda, lai viņš varētu šo dzīves periodu, izpildīdams visus šos likumus, šos noteikumus, kas ir doti Torā, šo dzīves periodu nodzīvot labi. Jo šī pasaule tā ir koridors uz Olam Abā, uz nākamo pasauli. Jo sākumā šī pasaule ar saviem likumiem un saviem noteikumiem, lai cilvēku sagatavotu šim nākamajai pasaulē, tā saucamai Olam Abā. Dvēsele ir ierobežota ķermenī. Caur ķermenim ir 5 maņu orgāni, kas ļauj redzēt, dzirdēt, savost, sajust šo pasauli. Bet dvēsele ir lielākas iespējas, bet tā ir iesprostota, ieslēgta ķermenī. Un tā ir dvēseles pārbauda šī pasaulē. Jo šī pasaule visaugsta ir apslēpusi no cilvēka, maņu orgāniem, izjūtām visām. Un cilvēks ar savu brīvo izvēli var pievienoties visaugstajām. Jo šī nākamā pasaule, šī Olam Abā, tas ir nākotnes mērķis. Te komentētāji salīdzina šo pasauli tādu kā koridoru, caur kuru ir katram jāiziet, lai varētu ieiet lielā istabā, kur varētu mūžīgi palikt. Jo katram cilvēkam caur šo koridoru ir jāiziet cauri. Tad varētu atkarībā no šī ceļa, kas ir iet caur šo koridoru, atkarībā no tā var saņemt savu vietu tajā lielā istabā, tā saucamā Olam Abā. Šī pasaule ir pagaidu vieta. Viss šeit pagaidām. Un šis viss rada mums pārbaudījumus un arī dod iespēju kļūdīties. Un sagatavojas nākamai pasaulē katrs cilvēks individuāli ar savu darbību. Un arī cilvēks kopumā sagatavojas šī nākamai pasaulē. Un Toru saņēma katrs indivīds, kas bija pie Sinaja kalna, tajā brīdī, kad Tora tika dot. Un arī visa sabiedrība kopumā, kā minimums 600,000 pieauguši vīrieši. Tur bija kopumā, ja ir 600,000 pieauguši vīrieši, tad sievietes un bērni vēl turklāt, vēl simtgalvi, tad vēl skaitām kaut kādi 3 miljoni cilvēku apmēram. Neskaitot vēl tos eģiptieši, kas gāja līdz Izraēla tautai. Tātad šī Tora tika dota kopēji visai šai sabiedrībai, šiem 3 miljonu cilvēkiem, lai tie dotu tālāk šo instrukciju visai pasaulē. Un cilvēcei sastāv no individiem, un katrs indivīds ir atkarīgs viens no otra. Sliktā sabiedrībā taisnais cieš, bet labā sabiedrībā ļaundaris paceļas. Es te gribētu vienu tādu stāstu pastāstīt par kādreiz pēckara gados, kur viens pazīstams cilvēks man stāstīja, kur viņš dienējis armijā Somijā, Padomju armijā, jo Padomju armijai bija līgums ar Somiju, kur uz kādiem 10-20 gadiem garnizons atradīsies Somijā. Un tur bija tāda lieta, kad bija pašapkalpošanās veikals. Un sistēma bija tāda, ka cilvēks iet veikalā, paņem preces, pats aprēķina, cik tas viss maksā, skatās cenas, aprēķina, noskaita naudu, noliek uz letes, kur pārdevēja vispār nepārdevēja nekāda, tur apsardz darbinieki, nekāda uzrauga, nekā nav. Somi tā darīja viss, ja neviens neņēma arī to naudu, ko citi bija nolikuši uz letes. Arī padomju karavīri tad iemācījās no šiem somiem, godīgi uzvesties. Un beigās rezultāts bija tāds, kad visi godīgi nolika šo naudu uz letes un samaksāja godīgi par šiem produktiem. Tātad mēs redzam arī, ka šīs grūtajos pēckara gados, ko cilvēkiem tik ļoti grūti un tie līdzekļi pietrūk, arī tad cilvēks var veidot labu sabiedrību un
Un jebkurš no ļaundars tiešām tas ar tur paceļās, iemācās tomēr izpildīt šos vismaz 7 likumus, kas Tārā dot ir. Tātad tur neviens nepiesavinājās svešu īpašumu, kā saka. Tātad vēlreiz visaugstais skatās atsevišķi uz katru individu un arī kopēji uz visu sabiedrību. Katrs cilvēks ir kā rentgenā. Viss redzams, katram individuāli pieeja. Te sabiedrība kopumā tā saucamā ir arī kolektīva atbildība, sevišķi Izraēla tautai. Vienam par otru ir kolektīva atbildība, bet tāpat arī visai pasaulē, katrai tautai vienam par otru ir arī kolektīva atbildība. Piemēram, ņemsim te, bija tāds stāsts kādreiz rabīns stāstīja tādu stāstu, kad, viens cilvēki brauc laivā kopā, kādi 10, vienā laivā, un viens no viņiem pēkšņi aizdomājas zem savu sēdekļu var pat caurumu laivas dibenā. Tie pārējie viņam aizrāda, ko tad tu dari? Un tā nedrīkst, mēs visi nogrimsim. Viņš saka, ne, tā ir man personīgi darīšana, es šo vietu esi laivā nopircis, un es daru, ko gribu. Tad viņiem tur aizrādīja, ka tā nedrīkst, un viņi tur sodīja par to. Un tas ir tāds kā piemērs, kad nedrīkst pārkāpt šos visaugstā noteiktos noteikumus, šos likumus, lai visa sabiedrība nenogrimtu beigās. Jo arī var gadīties tā, ka kā indivīds, piemēram, ja neievēro kādu no likumiem, tad arī tas samaitā visu sabiedrību, arī tā gadās. Jo kopēji uzraudzība, caur kopēju uzraudzību, visa cilvēks iet uz mērķi, ne tikai indivīds katrs. Tātad rezultātā visaugstais savāks tos, kas dara labu, šos individus, kas dara labu, visus kopā uz nākamo pasauli šo lamabā. Un būs rezultātā 6000 gadu beigās būs cilvēki, kas dara labu šo pozitīvo, un būs cilvēki, kas dara sliktu šo negatīvo. Un tik šķirot šie cilvēki viens no otru, jo visaugstais veidos izlas tos, kas dara pozitīvo, un noliks tos, kas negatīvo dara, tos atsevišķi. Un tos, kas dara pozitīvo, tie tiks savākt kopā un izveidos vienu sabiedrību. Būs visa dvēseli vienotība. Kā kādreiz bija pirmais cilvēks, kā pirmā cilvēka dvēseli bija visa vienota, tā arī šī 6000 gadu beigās izveidosies viena dvēseli kopēji, kas dara labu. Bet te atkal nāk detaļas jaunas klāt. Tāpat pašā cilvēkā ir labā rīcība un sliktā rīcība. Var būt daļa no labā un var būt daļa no ļaunā. Tātad cilvēks, viens un tas pats cilvēks var darīt gan labu, gan ļaunu. Te jāsaka ir tā, ka nav tāda cilvēka uz pasaules, kas nekad nebūtu grēkojis. Vai vairāk, vai mazāk, bet visi kaut ko ir tādu nepareizi darījuši. Tātad skatāmies, viena kategorija ir tāda, kas tikai labu darījuši, tāda ir ļoti maz, un otra kategorija, kas tikai ļaunu darījuši, tāda ir ļoti maz. Un trešā kategorija ir, kas ir darījuši gan ļaunu, gan labu. Tāds ir cilvēki iedalās. Un šis ir iemesls, ka nevar savākt kopā taisnos uzreiz, jo ir katram šim taisnēm gan labie, gan sliktie darbi. Gan pozitīvais, gan negatīvais ir cilvēkā sajaucies. Tāpēc taisna tiesa visos sīkumos būs gan labajā, gan ļaunajā, ko cilvēks darīs. Visu kopumā, gan daudzumā, gan kvalitātē ņems vērā. Tāpēc balva un sods būs 2 periodos un 2 vietās. Un skatīs visaugstais
vai cilvēkam ir vairāk pozitīvā vai negatīvā, ko viņš ir darījis. Un no tā atkarīgs viss, kas notiks ar cilvēku šai pasaulē, un atkarīgi no tā arī būs vieta nākamajā pasaulē. Skatīs visaugstais vai vairāk cilvēkā pozitīvais vai šis negatīvais. Tāpēc, un arī lielāko daļu tiesās atsevišķi un mazāko daļu atsevišķi. Tātad labos darbus tiesāts atsevišķi, ko cilvēks darīs, un sliktos darbus tiesās atsevišķi, ko cilvēks darīs. Atsevišķi katrā vietā un laikā. Skatīs gan pozitīvo, gan negatīvo. Nu, piemēram, 60% cilvēks, ņemsim piemēram cilvēku, ja viņām 60% labie darbi, pozitīvie, atsevišķā laikā un vietā. Tāpat arī 40% ir negatīvie darbi, sliktie darbi. Balva par labiem darbiem būs Olama Ba, tātad nākamajā pasaulē, nākamajā laikā, bet šeit nav viņām balvas par šiem labiem darbiem. Tā galvenā balva nav šeit. Tātad šajā Olama Ba, šī nākamajā laikā, par šiem 60% viņiem būs iespēja pievienoties visaugstajā mūžīgi. Bet sots šo pašu taisno cilvēku, kuram ir 40% sliktie darbi, tie viņi atdala no visaugstā. Un viņš saņem sodu par šiem 40% sliktajiem darbiem šī pasaulē. Tāpēc mēs redzam, ka dažreiz taisnais cieš, bet ļaundars līksmo. Nu, taisnais cieš dēļ šiem 40% sliktajiem darbiem, ko viņš ir darījis. Un sots ir tāds, kas ļaundarim, piemēram, sots, atdala no visaugstā un nāk pazušana, nav Olama Ba, šī nākamā pasaule. Tiesa ir atkarībā no tā, kas ir vairāk, vai nu labie darbi vai sliktie darbi cilvēkam. Bet šī pasaule ir par labiem darbiem, ļaundarim balva, un sliktiem darbiem taisnējam sots. Nu, tā tad ļaundars, piemēram, ja, nu, skatāmies, ka ļaundars ir 80% slikti darījis, ja, un 20% labi darījis. Nu, nav tāda ļaundara, kas gandrīz mūžā neko nebūtu labi izdarījuši arī. Tā tad viņām nepienākas šī nākamā pasaule, šī Olama Ba, bet viņām par labiem darbiem jāsaņem balva ir pēc taisnas tiesas, un viņš saņem šo balvu šī pasaulē, bet nav nākamās pasaules viņam un nākamā laika. Tātad mēs redzam, ka taisnais cieš par sliktiem darbiem, ko viņš darīja šī pasaulē, jo nav arī tāda taisnā, kas nekad nebūtu neko slikti izdarījis. Tādi ļoti reti, kas pilnīgi, kas saka, taisni ir. Bet ļaundarim, tātad šī pasaulē, šī dzīves laikā, par šiem saviem labiem darbiem, viņam ir balva šī pasaulē, bet nav ieejis Olama Ba nākamajā pasaulē. Ļoti svarīgi ir pie tā saucamās Roša Šanā, gada galvas, gada pārskata. Ja tad atnāk kāda bēda cilvēkam, tad tā ir tāda zīme, ka tā izdzēš kādu pārkāpumu, ko cilvēks ir darījis, ko cilvēks pats nezina. Ir arī tāda pārkāpuma, ko cilvēks nezinot izdarījis ir. Un tie izdzēš šos pārkāpumus. Tātad divas vietas un divi laika periodi. Ja, tātad mūsu pasaule un Olama Ba. Un šis pasaules laiks, ja, kur cilvēks dzīvo kaut kāds 70 gadus, maksimāli 120, un nākamais laiks Olama Ba, kur cilvēkam ir bezgalīgi šī dzīve ir. Tātad ļaundaris, kuram ir mazāk par 50% laba darbu, tāds saņem balvu šī pasaulē un šī laikā, savā dzīves laikā, šajos 70 līdz 120 gados, bet viņam nav nākamā pasaule un nav iespēja dzīvot nākamā laikā. Bet tas, kas dara labu,
tam ir sots šī pasaulē par sliktiem darbiem. Jāsaņem, lai izdzēst šos sliktos darbus. Un šī laikā, šī pasaulē viņš saņem sodu šos savus 70 līdz 120 gadus. Bet viņam ir vieta nākamajā pasaulē un arī iespēja bezgalīgi šī dzīve. Tātad 2 periodi un 2 laiki. Paldies!